Labdien, draugi! Vēlos parunāt par varbūt nedaudz sarežģītāku tēmu, bet tāda vienkāršota valoda, es teiktu lietotāja līmenī. Par Google Analytics 4. Ja jūs esat analizējis jūsu konversijas vecajā analītikā, kas ir Universal Analytics, jeb Google Analytics 3, un tagad turpināt to darīt 4. analītikā, tad pilnīgi iespējams vai pilnīgi noteikti jūs esat pamanījis konversiju atšķirību, kad dati atšķirās un dati nesakrīt. Un tad pilnīgi noteikti jums bija jautājums, kāpēc man tad dati nesakrīt, kas notiek. Un tad es nedaudz ieviesīšu skaidrību šajā jautājumā. Vispārīgi runājot, ar jauno Google Analytics mēs esam saņemuši ļoti daudz jaunumu. Gan datu uzskaita, gan jauni reporti, gan jauni radītāji. Ļoti daudz kas jauns. Es pacelšu tikai vienu jautājumu. Es domāju, ka ar to pagaidām pietiks. Kopumā es minēšu 3 iemeslus, kāpēc dati var atšķirties un dati var nesakrist. Tie iemesli ir vairāki, bet es tur ļoti daudz un ļoti dziļi neiedziļināšos. Es domāju, ka pietiek ar tiem 3 iemesliem, jo tie ir, teiksim tā, populārākie. Pirmais iemesls ir, ja jūsu mājaslapa ir iestatīts consent mode, tad tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc konversiju dati var atšķirties. Es tagad nedaudz paskaidrošu. Ja jūsu mājaslapa atbilst consent politikai, un tā ir iestatīts consent mode, tad mēs visi esam redzējuši, ienākot mājaslapā, tagad tas parādās ar vienu vairāk un vairāk, kad mums ir tas baneris vai ne, un mums prasa, vai mēs gribam atdot mūsu datus, lai mūs atceras, lai mums seko līdzi, un tā tālāk, vai ne. Šis jau uz to pusi, tas ir stāsts tieši par šo. Un tad, ja mājaslapa atbilst consent politikai vai ievēro consent politiku, un ja šis baneris vai tas viss iestatīts korekti, tad, ja es neesmu piekritis atdot savus datus, tad es nospiedu reject vai nepiekrītu. Tad, ja viss ir pareizi iestatīts, un ja mājaslapa tik tiešām atbilst consent politikai, to var pārbaudīt ļoti vienkārši, bet ja viss korekti iestatīts, tad uzreiz pēc tam, kad es nospiedu, ka es nepiekrītu, tad es negribu, es neesmu piekritis, dati neaiziet uz Analytics. Tad es tur neredzēšu vairs konversijas un visus pārējos datus. Tad es nepiekrītu un dati neiet uz Analytics. Viss. Es piekrītu, dati iet uz Analytics, viss kārtībā. Es nepiekrītu, dati neiet uz Analytics. Un kur tad ir atšķirība? Universal Analytics, tur vienkārši tad dati neienāca. Tad cilvēks nepiekrīt un dati neienāk. Un viss. Savukārt 4. analītikas ir paredzēts, ka 4. analītika notiek datu modelēšanā. Tad tas ir viens no lielākiem jaunumiem 4. analītika, ka datu modelēšana pastāv. Tad cilvēks ir pateicis, ka viņš negrib, lai viņam seko līdzi, un ka viņu atceras, un ka viņu uzskaitā, un ka viņu datus izmanto, un Google to ļoti, protams, respektē un ciena, un viņš arī 4. analītika neredzēs šo cilvēku un neuzskaitīs. Bet pateicoties mašīnu mācīšanas tehnoloģijām vai izmantojot mašīnu mācīšanas tehnoloģijas, Google Analytics modelēs conversion datus, un visus pārējos arī datus par lietotāju. Nevis par konkrētu lietotāju, bet tur ir sava tehnoloģija, kā tas notiek, bet stāst par to, ka 4. analītikas jau pārēc datu modelēšanu. Savukārt Universal Analytics neparedz, tur nebija tādas funkcionalitātes. Tad, ja cilvēks pateica, ne, es negribu, tad visi tie dati neienāk 3. analītikā. 4. analītika tie dati arī neienāk, bet tur ir modelēšanas funkcija. Un tad tie dati var tikt piemodelēti, un tas nozīmē, ka 4. analītikā, salīdzinājumā ar 3. jūs varēsiet potenciāli redzēt vairāk konversiju. Tas ir viens iemesls. Otrais iemesls ir, kā uzskaitas konversijas. Vecajā analītikā konversiju uzskaite bija once per session. Ko tas nozīmē? Ja jums ir, pieņemsim, mājaslapa ir 3 pieteikuma formas, uz 3 dažādiem pakalpojumiem, bet uzskaitat jūs to kā vienu konversiju, tad cilvēks ienākot jūsu mājaslapā, pieņemsim, aizpilda
pirmo pieteikumu formu, jūs redzat uzreiz viena konversija, un tad, nepametot lapu, tā ir pati sesijas, tas pašas sesijas laika, viņš saprata, ka viņš grib pieteikties vēl citam pakalpojumam. Ja? Tad viņš aizpilda vēl otru pieteikumu formu. Vecajā analītikā jūs redzēsiet vienu. To pašu konversiju. Jūs neredzēsiet divas konversijas. Jūs redzēsiet tikai vienu konversiju, to pašu. Ja? Tad once per session. Ja? Tad viena konversija, kaut kāda viena darbība par sesiju. Ja? Tad it kā, nevis it kā, bet cilvēks aizpildīja divas pieteikuma formas, it kā ir divas konversijas, vai ne? Bet vecajā analītikā jūs redzēsiet vienu konversiju. Once per session. Savukārt, 4. analītikā jūs redzēsiet divas konversijas. Ja? Tā ir tā atšķirība. Tāpēc, ka pēc default 4. analītikā ir once per event. Tad uzskaite notiek once per event. Tas nozīmē, ka katrs events tiek uzskaitīts. Ja? Tad pirmā pieteikuma formā aizpildīta viens events, viena konversija. Ja tā mums ir konversija, vai ne? Otra pieteikuma forma ir aizpildīta, otrais events. Otra konversija, un tad es redzēšu divas konversijas. Lūk, atkal arī 4. analītikā, arī šajā gadījumā jūs varētu redzēt vairāk konversiju. Ja? Lūk, tas ir tie divi iemesli, ko es gribēju jums pateikt un izstāstīt. Ir vēl trešais iemesls, es teiktu, viņš ir pavisam tāds vienkāršs un primitīvs. Vienkārši es nevarēju to nepieminēt. Trešais iemesls ir tehniskais iemesls, ka jūs esat kaut ko, vai ne jūs, bet jūsu komanda vai tehniskie speciālisti, kaut ko iestatījuši nekorekti vai ne līdz galam, vai ne? Un tad, protams, konversijas uzskaitas nekorekti, bet, tas ir viegli pārbaudāms. Es teiktu, ka es sāktu, un mēs sākam uzreiz ar to trešo, ja, tad sākumā ir jāpārbauda, vai tehniski viss ir korekti, ja, tad ir jāveic audīts. Un tad, kad tu esi pārliecināts, ka tehniski viss ir korekti, tad tu jau skaties un ej un meklē tālāk. Bet, bez tā trešais nevarēju pabeigt savu stāstu. Viņš ir ļoti vienkāršs, bet tik un tā to vajadzēja man pateikt. Ja. Tad ļoti tāds primitīvs iemesls, vienkārši kāds aizmirst tur ielikt kaut kādu komatu vai vēl kaut ko. Tā kā 3 iemesli, draugi, es ļoti ceru, ka jums tas palīdzēs tikt skaidrībā ar to, kāpēc dati nesakrīt 3. un 4. analītikā. Un lai jums veicas, vislabākā!